Spēks taisnā pozīcijā. Ja spēka kārts izkrīt taisnā pozīcijā, tavs jaunais gads būs par iekšējo spēku un pārliecību. Šis ir gads, kad tu vari sasniegt savus mērķus, ja būsi pacietīga, apdomīga un gatava savaldīt savas emocijas. Tas nebūs par cīņu ar ārējiem šķēršļiem, bet gan par to, kā tu kontrolē sevi un savus resursus. Attiecībās šī kārts norāda uz harmoniju un dziļu emocionālo saikni. Ja esi attiecībās, tu jutīsi, ka vari ietekmēt notikumus pozitīvā virzienā, ja esi mierīga un saprotoša. Spēks nenozīmē agresīvu kontroli, bet gan spēju ar mīlestību un pacietību vadīt attiecības. Ja esi viena, šis ir gads, kad vari sastapt kādu, kurš novērtēs tavu līdzsvaroto un pašpārliecināto būtību. Tas būs cilvēks, kurš vēlēsies veidot nopietnas un harmoniskas attiecības. Darba un finanšu jomā šī kārts sola panākumus, ja būsi mērķtiecīga un kontrolēsi savas emocijas, pat ja situācijas šķiet izaicinošas. Tavs iekšējais spēks un spēja būt diplomātiskai palīdzēs gūt atzinību un sasniegt jaunas virsotnes. Finansiāli šis ir gads, kad tev izdosies stabilizēt savu situāciju un, iespējams, pat uzlabot ienākumus. Svarīgākais ir nepieņemt impulsīvus lēmumus. Un zini, spēks arī atgādina, reizēm visspēcīgākais cilvēks ir tas, kurš prot pasmaidīt. Pat kad situācija kļūst sarežģīta, tavs smaids šogad būs tava supervara. Spēks apgrieztā pozīcijā. Ja spēks izkrīt apgrieztā pozīcijā, jaunais gads varētu būt par mācīšanos, kā tikt galā ar iekšējiem izaicinājumiem. Tas norāda, ka tev būs jāstrādā pie pašpārliecības, jāiemācās neļaut emocijām vadīt situāciju un jāatrod veids, kā atgūt līdzsvaru. Attiecībās šī kārts var norādīt uz nesaskaņām, kas rodas no pārāk lielas vēlmes kontrolēt situāciju vai partneri. Ja esi attiecībās, pievērs uzmanību tam, vai jūs abi spējat respektēt viens otra vajadzības. Pārāk liela spiediena izdarīšana vai nespēja runāt par emocijām var radīt spriedzi. Ja esi viena, apgrieztais spēks aicina neļaut nedrošībai vai šaubām par sevi traucēt veidot jaunas attiecības. Darba un finanšu jomā apgrieztais spēks brīdina par nepacietību vai grūtībām tikt galā ar izaicinājumiem. Ja šķiet, ka viss nenotiek tik ātri kā vēlies, atceries, panākumi prasa laiku. Finansiāli esi piesardzīga, izvairies no riskantiem darījumiem un nepārdomātiem tēriņiem. Šis gads būs par uzmanību detaļām un spēju saglabāt mieru arī tad, kad lietas neiet tik gludi. Un atceries, apgrieztais spēks atgādina, ka neviens nav perfekts, bet tavs spēks slēpjas tajā, kā tu mācies no savām kļūdām. Kā saka, īstais spēks nav nekad nekrist, bet vienmēr piecelties. Šogad tev būs iespēja to pierādīt pašai sev.